Tagad, kad jūs esat precējušies, mums ir jānoskaidro, ko jūs īsti domājat viens par otru un paši par sevi. Tagad? Tāpēc katram no jums es dodu vienu kartiņu ar savu foto un ar otru foto. Lūdzu. Tagad es saukšu jautājumus, un jums būs jārāda tā atbilde, ko jūs uzskatāt, kurš atbilst šim jautājumam. Vai nu jūs pats, vai nu otrs. Un tad Vitālijs mums mēģinās to visu iemūžināt, jo jūs neredzēsiet, ko otrs rāda. Uz kuru pusi jārāda? Jārāda tā, lai mēs visi redzam, bet otrs neredz. Viena neredz, Jānis neredz. Un viņa neko nezina. 180 grādos. Vai esat gatavi? Jā, bučas! Mēs to varam. Jūs to varat. Labi, tad pirmais jautājums. Kurš no jums visvairāku laika pavada pie spoguļa? Jāni, nu tik. Labi. Un kurš no jums vairāk runā? Vai tas bija kaut kāds jaunais noteikums? Jā, es dzirdēju jaunu noteikumu. Un kurš pirmais piekāpjas pēc strīda? Vēl neviens strīds nav beidzies īstenībā. Nav beidzies vai nav sācies? Nav beidzies. Tur apmēram tā. Aha, tas piekāpjas pirmais. Mums ir spītnieks viens ģimenē. Kurš no jums labāk skūpstās? Jāni paškritika ir laba lieta, jā. Un kurš tērē vairāk naudas? Un kurš no jums pirmais gatavoja maltīti, kad jūs uzsākāt attiecības? Vai jūs to atceraties? Liena, kas tur ir? Parād. Jāni? Nē, vismaz kaut kur sakrīt domas. Beidzot. Pirmo reizi. Un kurš no jums kontrolē, kādu mūziku klausīties mašīnā? Kaut ko citu parādīja. Kurš no jums ēd papriku? Nē, vai? Ēd papriku. Kurš no jums pirmais pateica, es tevi mīlu? Jāni! Tad bija tā, ka Liena pateica, un tu tā kā... Paldies! Viena laba, visam piekrīt. Labi, kuram no jums ir vistrakākie draugi? Un kurš no jums ir mīļāks? Viena mums ir ļoti demokrātiska šobrīd. Un kurš no jums labāk vada auto? Tas jaunais piekļuvis iedzēs. Tikai es atceros anekdoti, ka mamma varēja nobraukt 12 kilometrus ar norautu rokas bremzi, bet tētis nevarēja, tad mamma labāk vada auto. Vairāk ar 12 nobraukt. Vairāk ar 12. Un kuram no jums vienmēr pieder galavārds? Galavārds? Viena galavārds, kuram no jums pieder? Arī tas vēl ir zvaigznais kaut ko. Tā skaidrs, kurš ir galvenais ģimenē. Un kurš no jums ir slinkāks? Bez šaubām. Labi, tagad par nākotni runājot. Tagad, kad esat precējušies, kurš no jums būs pirmais, kas teiks šonakt nē? Jā. Kontrols skaidrs, nesaprotams. Liena saka kaut ko. Liena saka, ka abi teiks jā. Tā tam būtu jābūt, vai ne?
Labi, un kurš pirmais šonakt gribēs iet gulēt? Neskaitīsim. Kurš pirmais gribēs iet gulēt? Jānda bija šitā jārāda. Mamma, tur ir mamma. Skaidrs. Kopā Rodrīva, vai ne? Un kurš visbiežāk no jums no rītiem pamodīsies paģirains un saīdzis turpmāk vēl līdzīvē? Labi, un kurš regulāri izēdīs ledus skapi? Beidzot atkal vienbalsība. Super, super. Kurš pelnīs naudu? Kurš tērēs naudu? Kurš mainīs paperus Inokentijam un arī baronai un pārējiem bērniem? Un arī Rodrīvai. Kāpēc, ka šitas pelnīs naudu? Nē, tāpēc, ka varbūt tu gatavos tīrīs un uzkopsi? Vai arī kurš to darīs? Viena Jānis gatavos vai tu gatavos? Neviena nauda nenāk viegli. Jānopelna. Labi, pieņemsim. Un kurš no jums būs pirmais, kurš teiks piedod man? Mamma? Kurš no jums lutinās otru vairāk? Un ko jūs mīlat visvairāk visā pasaulē? Un tagad buča! Rūkts! Divi! 3,5! 4! 5! 6! Aplausi jaunajiem bučaņiem! Tagad maza pauzīte un pēc tam atkal būs matu gadu.